pagatavosim sautējumu ar nosaukumu ratatouille, kura dzimtene ir Francija. Tam mums būs vajadzīgs viens baklažāns, viens cukīnī un 2 vidēja izmēra paprikas. Kā redzam, viss ir sagriezts aptuveni vienādos kubiņos, centimetru reiz centimetru, un viss ir vienādos daudzumos. Vēl mums būs vajadzīga olīveļa, tomātu mērce. Karstā pannā lejam olīveļu. Lejam diezgan daudz, lai kārtīgi nosacās pannas apakšu. Kad eļļa ir stipri uzkarsusi, liekam tanī iekšā sagrieztos baklažānus un uzreiz pievienojam arī sagriezto kabacu. Pievienojam kārtīgs čips un sāls. Un pipars. Tikko brītiņam apmaišam, lai vienmērīgi apsakās visi gabaliņi. Pēc aptuveni 5 minūtes cepšanas šo visu saliekam sietiņā, lai notecētu eļļa. Eļļu lejam atpakaļ pannā. Un karstā eļļā pievienojam papriku. Paprikai pievienojam čipsiņu sāli. Un piparu. Un vienmērīgi apcepam. Kad paprika ir apcepusies aptuveni 5 minūtes, arī to ieliekam sietiņā, lai notecētu eļļa. Samazinām karstumu un pievienojam pāris lielās karotes ar iepriekš sagatavoto tomātu mērci. Mērce burbuļo, sākus vārīties, pievienojam iepriekš apceptos baklažānus un kabačus. Un arī papriku, kurai ir notecināta eļļa. Visu apmaisam. Un pasutinam pannā aptuveni vēl 5 minūtes. Ja nepieciešams, pievienojam vēl nedaudz tomātu mērci. Un lūk, mūsu ratatouille ir gatavs. Tā ir lieliska piedāva gaļas un zivju ēdieniem, kā arī augstā veidā kā salāti. Lieliski!